Bez kvalitatīviem inženiertehniskiem risinājumiem neviens objekts nevar būt ilgtspējīgs. Kā iegūt labāko? Patiesībā viss ir vienkārši. Bez būvinženieru klātbūtnes nevar īstenoties neviens būvprojekts. Ja nav skaidrības, kur atrast vislabāko, pieredzējušāko un godprātīgāko speciālistu, drošs variants ir griezties uzņēmumā LBS Konsultants, kas apvieno apmēram 700 šīs nozares speciālistu. Mūsu uzņēmums saucās LBS Konsultants. Tas nozīmē, ka pašā nosaukumā jau ir galvenā mūsu māte, dibinātājs, mūsu vienīgais īpašnieks nosaukts saīsinātā veidā LBS, tā ir Latvijas Būvinženieru savienība. Un tas nozīmē, ka uzņēmums ir dibināts 2003. gadā, dibināja Būvinženieru savienību ar domu, lai vienā vietā sakoncentrētu visus pakalpojumus, inženieru pakalpojumus, ko var sniegt būvinženieri, Latvijas būvinženieri šajā nozarē. Nav svarīgi, kurā Latvijas malā jūs atrodaties, jo LBS Konsultants savus pakalpojumus sniedz visā valsts teritorijā. Lielais dalībnieku skaits nozīmē, ka LBS Konsultants rindās sastopami arī teju visi vadošie Latvijas būvinženieri. Būvinženieru savienība ir viskompetentākā organizācija, kas var veikt visa veida inženieru pakalpojumus, izvēloties speciālistus atbilstoši katras būves specifikai un tehniskajam līmenim. Jomas, kādās strādā LBS Konsultants speciālisti, ietver būvprojektu ekspertīzes, tehnisko apsekošanu un monitoringu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu, būvuzraudzību, apmācību, kā arī daudzas citas. Mūsu profesija ir ļoti pateicīga. Tie pabeigtie objekti, tie skaistie objekti, kas ir tapuši, pieliekot mūsu mazu darbiņu, un kad tu brauc Rīgā vai Latvijā vai vienalga kādā citā vietā, tu, teiksim, redzi to gandarījumu sejās, kad gan apmeklētais, gan īrnieks, gan kas dzīvo tajā mājā, gan strādā tajā objektā un ražotnē, ka viņš ir laimīgs un priecīgs, tas ir tas labākais. LBS Konsultants pakalpojumi nepieciešami ikvienam, kas nolēms veikt objekta ekspertīzi. Bieži vien arī komisijas, kurām uzdots izvērtēt konkursa pieteikumus, vēršas pie uzņēmuma pēc palīdzības. LBS Konsultants ir ļoti atvērti arī jaunām idejām, piemēram, jaunu materiālu ieviešanai būvniecībā. Tāpēc regulāri savā paspārnē organizē seminārus par būvinženieriem interesējošām un aktuālām tēmām. 7 gadu laikā LBS Konsultants izvērtējis un strādājis pie tādiem milzīgiem objektiem kā Ģertrūdes baznīca, Daugavpils cietoksnis, Meža parka estrāde, Prezidenta pils, Doma baznīca Rīgā, Dienvidu tilts, TEC 1 un TEC 2, Z-torņi, kur tagad norit būvniecība un daudziem citiem. Tagad pēdējais objekts Krievu drāmas teātra. Tās ir skaistas telpas, un es varu pateikt, kad ejot garām tām fasādēm ar lepnumu, tu redzi, ka ārzemnieki filmē, fotografē un priecājās pat skaistu, skaisti restaurētu un rekonstruētu ēku Rīgā. Tagad pie LBS Konsultants speciālistiem pēc palīdzības vēršas arī finansiālās grūtībās nonākušie treknajos gados sacelto māju īpašnieki, lai novērtētu ēku reālo cenu. Parasti ar rūgtumu nākoties atzīt, ka ēkas pārdotas par daudz lielāku summu nekā tās patiesībā vērtas. Viens no virzieniem, kurā strādā LBS Konsultants, ir energoaudits. Šobrīd enerģijas taupīšana ir ļoti aktuāla tēma, jo cilvēkam arvien intensīvāk patērējot neatjaunojamos resursus, rodas liels kaitējums dabai un arī pašai cilvēcei. Jau pēc 9 gadiem visām būvēm būs jāatbilst Eiropas Savienības standartam, kas nosaka vismaz 5 līdz 10 reizes zemāku enerģijas patēriņu nekā tas ir tagad. Lai sasniegtu šādus rezultātus, nepieciešama inženieru un būvnieku iejaukšanās. Lai gan visi zinām par enerģijas taupīšanu siltinot ēkas un nomainot logus un durvis, ir vēl citi veidi, jo uz ēku jāskatās kopumā, nevis jācer, ka nomainot logus, viss būs kārtībā. Tāpēc, teiksim, ir tādas inženieru pakalpojumi kā energoauditi, ja, kur ir speciālisti ierodās ēkās, savāc datus par ēkām, par apkuri, par to, kādi patēriņi bijuši kaut kādos pēdējos gados. Konkrēti ir noteikts, ka pēdējos 3 gados ir jāiesniedz šie dati,
Tad tiek šī ēka apsekota, tiek izpētītas konstrukcijas, un tad veicot šo analīzi, tiek dots risinājums, kā tālāk tai ēkai būtu jāizskatās, kādi pasākumi būtu primārie jāveic, lai to ēku patērītu energoefektīvi. Ļoti būtiski pasākumi ir jumtu un bēniņu siltināšana, tāpat pagrabu pārsegu siltināšana. Šādus kompleksus risinājumus tad mēs varam arī piedāvāt, un arī mēs izstrādājam. Mums, teiksim, ir kompetenti speciālisti, kuri aizbrauc uz objektu, tad mums ir šie energoauditori. Pēc tam visa informācija nonāk pasūtītāja rokās, un viņam jāpieņem lēmums, ko ar to visu darīt. Uz dokumenta pamata pašam veikt kādus pasākumus vai piesaistīt speciālistus. Īstenībā es domāju, ka būvinženieris tā ir tā specialitāte, kurai ir nākotne un kura jebkurā gadījumā ir vajadzīga. Un, kā es vienmēr saku, pie krīzes, pie labākiem laikiem vienmēr ir darbs tiem cilvēkiem, kas strādā šajā nozarē. Vairāk vai mazāk, bet darbs ir vienmēr un būvniecība nekad neapsīkst.